28. tēma - veselība ģimenē. Tad šīs tēmas pamatnostādne ir, kā tad mēs fiziski jūtamies, kā nonākt pie tās veselības, ko mēs darām, lai strādātu pie veselības. Ja viens, ko mēs jau tā kā pieskārāmies un pievērsāmies, bija fiziskā aktivitāte, kas būtu pamats. Tad, kad būs fiziskās aktivitātes, tad ir jāpaskatās, varbūt tās vajag vēl kaut kādas papildus vitamīnas. Tas ir iemesls, kāpēc vajag regulāri aiziet pie ārsta, nodot analīzes un specifiski pareizās analīzes, nevis tā kaut ko, kas sanāca, ja, bet specifiski tēmēt D vitamīnu, paskatīties, C vitamīnu līmeņus, paskatīties B vitamīnus, A vitamīnus, visus iespējamos vitamīnus, kaut kādus marķierus. Ja ir iespēja, jāpaskatās arī, tur, teiksim, aptaukošanās nierēm, kas varētu būt interesanti, jā. Holsteina rādītāji. Jā, protams, neaizmirstam paskatīties arī pasē. Jā, un atcerieties, kad jūtaties jauni, bet pasē ir rakstīts kaut kāds dzimšanas datums, jā. Un, ja tuvāk tuvojaties 40 vai jau ir pāri 40, tad jārēķinās, ka tās pārbaudas vienā momentā sākas palikt obligātas. Jā. Vajadzētu. Sievietes ir tādā ziņā labi izaudzinātas, jā, viņas reizi gadā iet un pārbaudās un piesakās. Ginekoloģiskajos jautājumos džeki, tikai tad, kad jau tur krīt kaut kas nost gandrīz vai tur ir viena bumba lielāka pa otru, jā, tad apmēram tikai iet, jā. Es pats vēl neesmu bijis, tas ir tāds jautājums, kur man ir jāsaņemās arī, bet man īstenībā vēl nav gluži tas vecums, kad vajadzētu iet, bet, es saprotu, jā, tikko 40 būs, tad ir jāiet. Tāpēc, ka ir jāiet, jāpārbauda visas tās, kas tur prostatas un tā tālāk, jo, statistika rāda savu, jā, ka, pateicoties mūsu dzīvesveidam, kāds ir ikdienā, jā, visā pasaulē, diezgan liels procentu skaits slimo ar šādu veidu specifiskajām dzimumiem, specifiskajām slimībām. Tad tieši tāpēc tās pārbaudas arī būtu vajadzīgas. Tas palīdzētu laicīgi atrast jau kaut kādus marķierus, laicīgi saprast, ka kaut kas ir jau jādara iespējams lietas labā. Protams, veselīgais uzturs, sabalansēta ēšana, ja es saprotu, ka, ir kam garšo tur gaļu, ritīgi daudz ēst gaļu tā tam, bet izrādās gaļu arī daudz īsti nedrīkstēs, tāpēc, ka urīnas kāp jau var nonākt pie aristokrātu slimības, kas ir podagra izrādās. Tā izrādās ir dabonām tikai tad, ja diezgan pastiprināti ēd gaļu. Zivis gaļa, neatkarīgi, vienalga kāda gaļa, ja, jeb kāda gaļa. Tāpēc arī savā ziņā vegāna kustība ir drusciņi izaugusi, tāpēc, ka tur neēd gaļu. Bet cilvēku organisms ir būvēts tā, ka mums ir jāēd gan gaļa, gan augi. Mums ir zarnu trakts pa garu priekš gaļēdāja, bet par īsu priekš zālēdāja. Un paskatāmies mūsu zobiem, mums ir visi zobi, tad mēs esam pielāgojušies ēst visu, jā. Un tas ir iemesls, kāpēc ir jāatrod tas balans. Gaļu vajag ik pa laikam, bet nedrīkstam aizmirst arī par dārziņiem. Dārziņi ir super svarīgi. Tas ir svaigā veidā minerālu vielas, šķiedrvielas, jā, arī dažādi veidi elementi, kalcijs, kālijs, rekur, banāns. Banāns izrādās ir visradioaktīvākais elements, visradioaktīvākais dārzens. Ne dārzens, bet auglis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir daudz kālija. Un banānu rekomendē izmantot arī augiem. Teiksim, augiem minerālu vielas. Elementārākā recepte, kā zaļo pirkstiņu piekritējs. Ja jūsu augi nīkuļo, un tie ir tie augi, kam, teiksim, vajag ik pa laikam laistīt kaut kādas minerālu vielas, paņemat, apēdat banānu, saglabājat mizu sakapājiet un ieliekat viņu traukā. Uzliet virsū brendenu ūdeni, kaut kādu puslitriņu, un atstājat uz nakti. No rīta visu to labumu uzliet tam augam virsū. Viņš augs griezdamies, tāpēc, ka ūdens būs izvilcis ārā kāliju un visas svarīgākās lietas. Augiem kālijs ir vajadzīgs. Un tagad pamēģiniet pasakt, ka jums nav vajadzīgs kālijs. Jā, višķi saliksim punktiņus uz zīvelu, visam tam, kam pieskārās Andris šobrīd. Svarīgiem momentiem, jā, tātad šobrīd pajautājam viens otram, kā mēs fiziski jūtamies, vai visi kārtībā, vai kaut kāda locītava nečīksta, vai neīdi, vai kaut kur sprandas daļas un muguriņas kā jūtās vispārējais. Refleksijā mēs paraflektēsim, ko mēs arī paši darām profilaktiski, lai mums būtu forši arī tādā ziņā.
Tātad tas ir viens, un, kas ir jauni, tas ir jauni, ļoti labi. Tā arī turpiniet, tikai varbūt nečakarējiet varbūt kaut kādiem darbiem, skaties, kādi jums ir darbi, kur jūs strādājat, ja varbūt ir fiziski darbi, un tad tur ir jāmācās pareizi, pieņemsim, kaut ko celt, tad ir fiziski, tātad pareizie tie pietapieni, tās stājas, pozas, kā jābūt, lai jūs nesačakarējat, neslaužiet un nesaraujat diskus, un lai diskus trūcis nav, un viss pārējais, jā. Ja kādam ir arī nakts maiņas, atcerieties, tas arī ir kapitāla čakarā ar veselību. Tā kā ļoti, jo, lai tas ir īsu brīdi, ja tas ir gadiem, tad tas ir, tā ir tiešām tēma, par ko jāparunā, un katru gadu noteikti vajadzētu pilnu apskati apstīties, kas darās ar analīzēm, ja tur tas ir ķermenim stress regulārs, un tur varbūt visādi arī nāk ārā visādi interesanti momenti. Kas tad visvairāk ietekmē veselību? Būtībā to runā viss kaut kur, un tas ir parādīts un grāmatās, un visādos pētījumos, un semināros, un tā tālāk. Tas, protams, ir mūsu mūžīgais stress. Bet tātad, lai šis stress nebūtu vienkārši, kur divi cilvēki savstarpēji viens otru vēro. Visas iepriekš minētās tēmas, ko mēs jau runājām, ja? Mēs runājam, kā mēs jūtamies, mēs iedziļināmies, ko otrs grib. Ko mēs paši gribam, mēs to izrunājam uz āru, ja? Jo stress rodas te tādi 2, 3 lieli tādi aptuveni tie virzieni, protams, ka tur vēl un vēl kaut kas apakšā ir pa lielam. Tad stress rodas, ka nav sakārtots finanses, ja? Kaut kam nepietiek, tad mēs ejam uz darbu, un nav pietiekoši tā alga, pieņemsim, ja? Nezinu, kā papildus nopelnīt, bet tās vajadzības arvien kāpj un spiež, un no algas līdz algai, tas rada stresu. Tad kā no viņa atbrīvoties? Mēs paplašinām savu domāšanu, sākam runāt savstarpēji ar partneri, vai, teiksim, ar draugiem līdzīgi komunicējam, ka kaut kas jau ir labāk veicās, un vienkārši varbūt pajautājam to pašu padomu. Un atrodam to savu ceļu, kā mēs paši savā ģimenē varam uztaisīt tos zariņus, lai tās finanses sāk līdzsvarotos. Kas ir tas, ko es papildus varu darīt? Varbūt ne uzreiz tūlīt, un tagad būs rezultāts, bet pa lielam, ko viens otrs var darīt, un kā vispār mēs gribētu, ja? Vai tu vienmēr gribi sēdēt birojā no 8 līdz 5, vai tomēr tev ir cits redzējums, vai kā tu gribētu, vai pārvietoties ar auto nemitīgi, kaut ko vadāt, vai lidot, vai, vai pasniegt ēdienu, gatavot un tam līdzīgi, ja? Katram ir savs, bet kas ir tava vēlme? Lūk, un te tas stress par šo tēmu sāk mazināties, tāpēc, ka jārunā savā starpā. Abiem. Kā jūs redzat to finansiālo plūsmu savā ģimenē? Mēs jau par to runājam. Vienkārši tas ir vēl viens moments, lai vienkārši noslēgtu šo momentu par šo tēmu, kur stress tieši šajā tēmas jautājumā. Tas ir no jums atkarīgs, kāds tas notiksies. Mēs nepārzinām savas spēcīgās īpašības, savas spēka lietas, savu kaut kādu personību. Mēs pat viņu nezinām līdz galam, mēs neiedziļināmies. Ja? Te nāk tālāk, protams, visādi vēl pašizaugsmes instrumenti vai tur izziņas, vai kāds pie astrologa bijis, vēl kaut kur. Tas ir tāds no malas ir kā kaut kādi pilieniņi ar informāciju par to, kādas, pieņemsim, jums ir kaut kādas stiprās puses un īpašības, kas ļoti forši atkal pēc tam pārunāt, kur tev stiprā puse ir tā, man stiprā puse ir tā, ja. Pieņemsim, Aleksandrs ir piedzimis ar to, ka viņš varētu lielās auditorijas vadīt, man liekas, vispār nav bijis problēma, man līdz tam vajadzēja izaugt, man to vajadzēja apgūt. Viņš dabiski vienkārši tā, ja, un tā ir spēcīga puse, ko es varu ar šādu īpašību, ka man padodas runāt virtuālās auditorijas un fiziskās auditorijas priekšā bez satraukuma, kur es vēl to visu varu izmantot, kādās sfērās. Lūk, viena īpašība, pieņemsim, ja. Man vajadzēja līdz tam izaugt, uztrenēties, tas arī sanāca, un sanāk ar vien labāk, bet, teiksim, ja ir iespēja labāk, vai mēs kopā esam, skatos vai Andis un tā, un tad, jau es arī pati varu, bet ideja kā tāda, ja, angļu valoda, ļoti laba angļu valoda, ja, arī, labi, tu viņu tā kā apguvi, bet tev viņa sanāca krietni ātrāk, nekā, pieņemsim, arī man viņu vēl projām tur teikt, ka viņas vārdiņas es jau cietam, bet viņiem palīgi liekas talants ir, ja, kur mēs varam izvēlēt angļu valodu. Mums ir mākam apriekoties ar sociāliem tīkliem, pasauli, ar kur ir viss, ko var izdarīt, bet, teiksim, 3 īpašības saliekam kopā, radam, ja, tad es iepazīt savas šīs īpašības. Un neizrunātās tēmas kaut kādas vai kaut kādas sajūtas, kas ir iekšā, bet ko tad es tur teikšu, un tam līdzīgi, ka nerunā savā starpā, nav emocionālā saikne, emocionālās sarunas. Un tas arī rada stresu, tāpēc, ka tu domā vienu, tu redzi partneris dara kaut ko citu, un tu domā, labi, tad jūs jau neteikšu, laikam viņš jau tā domā, laikam viņš jau tā ir pieņems to lēmumu, un viens uz otru tā kā skatās, tur domā savā galvā. Uz āru nav nācis, nav izrunāts, un tā mēs arī dzīvojam, tas rada stresu, un tad tu nezini, par kā vairs komunicēt, jo tas rada vidē jau stresu, tā ir toksiska vide, sāk palikt lēnām, tāpēc, ka mēs līdz galam pat nezinām, ko pateikt. Jā, pārunāt, vai jums abiem jūsu stresa virzieni ir līdzīgi, varbūt pat vienādi, varbūt atšķirīgi, un tas ir būtiski, par ko liek bažīties. Mēs esam par to runājuši, mēs vēl to arī padalīsimies arī
refleksijās, mums arī ir atšķirīgi savi stresa virzieni, un pa laikam mēs viņus paceļam, un tāpēc, lai vienkārši viņus beidzot, nu, tā kā, jā, mēs viņus kur izgaismojam, tad beidzot pieņemam to lēmumu, kā mēs no viņiem atbrīvosimies, un mūsu veselība ir ļoti svarīga. Un šobrīd, jā, mums arī, vai ne, jau paskatoties ir tā, ka, nu, nav vairs tā kā bija tajos 20 gados. Šo to jau jūt savā ķermenī, bet, nu, tā kā negribās nokļūt tur tālāk, tādā citādākā izskatā. Gribas vēl tādiem frišiem būt, tad ko mēs esam gatavi darīt šodien, lai pēc tam tas viss būtu nu, citādāk. Jā. Aha, tā. Un par preventīvajām veselības pārbaudēm. Ja? Kāpēc ir svarīgi? Nu, šobrīd nezinu, kāds jums ir ģimenes ārsts, varbūt kāds jums ir ļoti tāds tāds, kas ir iedziļinās jūsu veselībā, un jums katru gadu pats atgādina, ka vajag aiziet tur un tur, ja? Nu, mums tā nav paveicies, ja? Ja mēs paši nepaprasīsim vai nedomāsim, pa mums neviens neinteresēsies, un tā kā Nu, viņi var saprast, nu, ja tev nekas, nu, priekš kam tu uzbāsties, ja tev nekā nav, tad viss, ja tev kaut ko vajag, tad tu ej. No vienas puses, ņemot vērā to, ka tev ir vairāk tūkstoši pacienti, nu, loģiski. Nu, tas ir loģiski. Neies uzbāsties, ja nav nekā. Ja būtu problēma, paši atnāks. Diemžēl mums cilvēkiem nav tā informācija, ka mums vajadzētu pašiem, kas ir normāli, ka mēs neapgrūtinām dakterus, un mēs zinām, katru gadu vajag pārbaudīties. Vienkārši elementārās kopējās, tā kā iepriekšējā rādītāja, ko Andris nosauc, vienkārši viņi jāpārskata. Jo maza niansīta, kaut kur, teiksim, tas D vitamīns arī, mēs esam redzējuši, viņš atšķirās, viņš iet uz to deficītu jau, viņš ir iekritis mums arī. Bet tas ir tik daudz nākamās jau kaut kādas reakcijas vai ķēdes reakcijas ķermenī ir saistīts ar to, ka maz D vitamīns, ja, ārkārtīgi, un tas ir svarīgs moments, un viņš ir jāvaktē. Miega kvalitāte. Miega kvalitāte arī tā skaitā. D vitamīns ir miega kvalitāte. Nu, tur vairāk ir tie B līdz pat B12, jā, viss, un vēl viss. Mēs tā neiedziļinamies, mēs tā tā kā, nu, interesējamies. Ja mēs neinteresēsimies, nu, īsti neviens jums tos paplātīgs tā nenesīs, nu, mīļi, varbūt jūs pārbaudīsieties, jā. Tāpat arī mūsu fiziskā veselība, līdz ar to, ja tur būs kaut kāds, nu, arī tas pats hormonu disbalans, ko mēs jau runājām pie intervijā ar doktoru Janu, ja, tad, nu, nebūs tas libido tur tāds, kā mēs gribam, ja, nu, tas ir tur daudz atkal viss ir saistīts, un atkal, ja tu neparbaudīsi tur arī, vai tas testosterons, vai tieši otrādi uzkāps ļoti augsts sievietēm, pieņemsim, ritīgi, tu varu, ko tu tur, nezinu, mīkstaisies, nevari, ko tur mazojies, un tad tur sākās šitās visas lietas, jā. Jā, varētu būt periodiskās pārbaudas, kas ir, teiksim, jā, ir, pieņemsim, sievietes ir dzemdējušas dabiskā veidā bērnus, vai arī, kad ir kamika ķēzars bijis, un tur ir, jā, ik pa laikam specifiskas lietas jāpārbauda, un tā ik pa laikam, jā. Varbūt ir kaut kāda riska grupa, kaut kāda, varbūt tie paši negatīvā rezusu grupa, ja tur arī viss kaut kas ik pa laikam ir jāpaskata, jā. Nu, ļoti daudz, ka jūsu uzdevums būtībā ir pašiem painteresēties, kas kur kā, protams, ideālā variantā sameklēt savu ļoti labu ģimenes ārstu. Mēs pagaidām pašām meklējumos esam, bet nu, gan jau, kad esmu jau nokomunicējusi, pagaidām vēl rezidentūrā meitene darbojās, bet nu, tā kā kaut kādi vēl gadiņi paies, un tad iespējams, ka būs mūsu jauniešiem arī būs ļoti labi ģimenes ārsti, jauni saprotoši, kas ir holistiskus veselības skatās. Arī zobi tēma ir ļoti svarīga, un tāpēc, ka šodien viņa maksā citādāk, nekā viņa bija mūsu bērnībā. Arī tad viņa maksāja daudz. Tagad viņi maksā vēl vairāk. Vēl vairāk. Un šis ir būtisks moments, kur ir jāplāno budžets arī. Viņš ir jāplāno, tur ir, un ja mēs mājās, mēs esam jau 5 cilvēkam tie zobi ir, ja, un es izgāju 1,5 gadu, man bija intensīvi, katru mēnesi pareizi gāju, man kaut ko darīja. Es ļoti izgāju vienu tādu posmu, tad, lai visu salabotu, visas tur melnās plombas dabūt ārā, ja, jo tur bija jau karies apakšā, visur, nu, aiz stresa karies veidojas, un ja zobies nav labi, viss kārtībā, tad viņi aiziet tā visa nervu sistēma, mums skar galvu, smadzenes, vēl viss kaut ko pārējo, visādi ausu kanāli, viss. Tur ļoti daudz kas blakus, un tas pats arī sakodiens veidojas nepareizs, un bērniem arī tagad var ātrāk pie ortodontiem tikt, un ļoti labas konsultācijas jau saņemt, un jau priekšlietiņus, ko var darīt arī ļoti agrīnā vecumā. Nu, man arī vēl tas viss priekšā, bet, kā viss priekšā, man arī ir šķīva mute tomēr, un es zinu, ka tas ir jāliek, tur jau noskaidroja tās summas, tur ir ko darīt, nu, neko, tas jāsavar kārtībā, savādāk tas visu kopējo vienkārši ietekmē. Jā, tu minēji jau par pārtiku, vidi un kustību, un tad vienkārši jums jāsaprot, kāds ir jūsu redzējums par šo, jā, un vai jūs iedziļināties, jūs izzināt arī par pārtiku, pieņemsim tādu tēmu, kur Andris labi pastāstīja par banāniem, tāpēc, ka viņš iedziļinās. Viņš papētīja, vai ne, tu atradi informāciju, tev ir saistoši, tu iedziļinies, vai ko mums interesants fakts atnāca, bet ja mums nekas neinteresē, un visi ir tāpat labi, un mac and cheese for the win,
Jā, pusfabrikāti ir labākā štēle, roltons aiz ziet, jā. Roltonu var šad un tad, bet tas nav pamatēdiens, viņu gastrīts rodās. Ja? Īstenībā, jebkur ēdienu, ja pārāk daudz lieto, var rasties dažādas komplikācijas, jā. Arī, kā saka, McDonald's, nav labākais ēdienas, ko ēst, bet vienreiz apēdīs nekas slikts jau nebūs, bet ja tu to darīsi 2, 3 reizes nedēļā, tad rēķinies, ka tas reāli ir mirs ēdiens, jā. Jebkurš burgers, jebkurā ceļmalā, jā, kur tev uztaisa svaigu atnestu burgeri, būs labāks un augstvērtīgāks nekā tas, tāpēc, ka tur nebūs saldēta gaļa iespējams, tur būs svaigākas un iespējams Latvijā audzētas salātlapas, tomāti, viss kaut kas, jā. Pats par sevi burgers, ja pareizi uztaisa, viņš jau īstenībā nav nemaz tik neveselīgs. Viss, kas tur ir, ja tu pasako līdzi kaut vai mājās taisot, pasakojiet līdzi, jūs te taisat savu, jūs liekat visu to, ko jūs zināt. Augstvērtīgi, gaļa, jā. Nepatīk gaļa, labi liekat zīvis. Var taisīt no turku zirņiem arī tā kā gaļas imitācija vai sojas šitie te varianti. Bet jūs zināt, kas ir iekšā, tas būs vērtīgāks nekā tas pats McDonald's. Es nenolieku McDonald's, jā, tagad, kad tas ir viss sliktākais, bet kvalitātes ziņā tas nav labākais, ko dot savam ķermenim, jā. Atkal par tēmu iedziļinās, ka varbūt kaut pastāstīt, saprot atšķirības, jā, bet ja mēs tā kā neiedziļināmies, tad tas ir vienalga. Es tāpēc, ka man patīk gatavot. Jā, es ļoti labprāt pats pagatavoju. Tā ļoti apstānāk. Jā, vakardien uztaisījām arī. Homemade, mājās taisīt. Speciāli nopirkām arī gatavināto lielopu gaļiņu, kas ir garšo pavisam citādi, jā, viņi ir 30 dienas nogatavināta. Un, ja interesē, varam iemest parādīt, kur to var dabūt. Ja? Viņi šādi uz Rīgu arī brauc, bet tā ir kvalitāte. Ja? Viņi maksā drusciņu vairāk, bet tu zini, ko tu liec iekšā. Ja? Un šādā te veidā visa pārtika ir vērtīgi uztaisīt to mazo analīzīt un paskatīties, kas ir tas, ko jūs pērkat un ko jūs liekat iekšā. Un kā jūs pēc tam jūtaties, ka jūs to apēdat, jā? Kādas ir pēc tam sajūtas, jā, un vispārējais, jā. Labi, tur ir vēl plaši daudz, bet to jūs paši savā starpā tāpēc parunājat, kas jums ir aktuāls, bet nenolikat to maliņā, jā. Jā, vesels cilvēks, laimīga dzīve, un ir tāds teiciens laimīga sieva, laimīga dzīve, jā, un tad aptuveni šitien tas pats līdzīgi, jā. Dodat sievai veselīgu pārtiku, viņa būs laimīga, un arī jūs būsiet laimīgi, un tieši tas pats attiecās arī uz vīriešiem. Dārgās meitenes, barojiet. Mīlestība iet caur vēdru, ja tas teiciens bija kaut kas, jā. Protams, jā, bija tā caur vēdru. Veselīgu vēl te. Jā, vislabāk, ja es gribat, lai viņš vēl būtu veselīgs un smaida un nebrauc jums virsū, tad iedodiet kaut ko garšīgi paēst, jā. Tā kā, jā. Tas teiciens par to, kad mēs jaunajā gadā vai citreiz jubilejās tiešām novēlam, tas stipru vai galvenais, ka lai tev laba veselība, stipra veselība, tajā pārējais viss tā kā pienāks. Viņš ir pamatots, tik tiešām, jo ar labu veselību tiešām viss pārējais arī atnāks. Ir fokus, ir prieks, ir motivācija, tu atrodi variantus, tu labi jūties, jā. Tu vienkārši labi jūties. Kā šis ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, mīļie, sekojam viens otru veselībai, un ja kāds no mums aizmirst, atgādinam viens otram un pievaktējam viens otru.